Haydna 70. simfonija ir brīnišķīgs un ļoti reti atskaņots opus, kas mums liek jau nojaust meistara Londonas simfoniju rokrakstu un viņa ģenialitāti šajā sfērā. Simfonija ir bagāta ar izdomu, kontrapunktiem, neticami skaistām melodijām un interesantiem instrumentācijas risinājumiem. Viņai blakus Mocarta 23. re mažora simfonija ir burtiski kā neliela miniatūra pērle. Simfonija ilgs nepilnas 10 minūtes, taču tā ir 3 daļas, katra ar pilnīgi savu spilgtu un neatkārtojumu raksturu. Šķiet, kad Mocarts šo savu jaunības periodu darbu ir uzrakstījis burtiski vienā elpas vilcienā ar neaptveramu enerģiju, spožumu. Mocarta simfonija koncertante ir īstenībā simfonija 2 solistiem, violei un altam. Man īpaši prieks un gandarījums ir par to, kad ar mums atkal kopā būs Sandis Steinbergs un Ilze Kļava, mani draugi no Rīgas kamermūziķu laikiem, kuriem mēs kādreiz tik daudz ko esam kopā spēlējuši un paveikuši. Šoreiz būs mūsu solisti. Es ar nepacietību gaidu šo tikšanos, jo viņi ir izveidojušies tiešām pa lieliskiem un nobriedušiem mūziķiem, ar māksliniekiem, kuriem vienmēr ir prieks satikties gan uz skatuves, gan ārpus tās. Protams, koncerta intriga ir Nika Gothama jaundarbs, viņa kamersimfonija, kas pirmoreiz skanēs mūsu otrdienas mēģinājumā. Un jāteic, ka šis ir pirmais darbs, ko Niks raksta simfonetai. Es jau sen vēlējos viņu uzrunāt un dzirdēt viņa viedokli par viņa skatu uz kamersimfoniju šodien. Man šķiet, ka viņa tāds mierīgais, vērojušais un tā pašā laikā ārkārtīgi kreatīvais skats uz muziku, kas ir, protams, arī saistīts ar viņa interesi par džēzu un par amerikāņu muziku, varētu pavērt kādu jaunu un interesantu lapusi latviešu kamersimfonijas vēsturē un nākotnē.